Ja Latvijā būtu vairāk uzņēmumu, mums visiem dzīve būtu labāka. Tieši tā, tāpēc mēs aizsākam šo raidījumu sēriju par uzņēmējdarbību Latvijā. Mēs vienmēr būsim divi, es un Jānis. Ja kāds jautā, kas ir Jānis, Jānis ir biznesa konsultants, biznesa stratēģis. Viņš ir konsultējis vairāk nekā 700 uzņēmumus, tā skaitā arī manējo. Un kas ir Marta? Marta ir uzņēmējs. Kā jaunais uzņēmējs 5 gadus atpakaļ sāka no nekā un ir izaugusi par Latvijā lielāko bērnu zīmolu. Nevar pelnīt naudu visu mūžu. Knapi izdzīvojam. Vienbrīd apzinājos to, ka neviens jau nezina. Neviens jau nemāk. Mēs neesam tik ļoti gatavas riskēt. Idejai jau nav nozīmes, svarīga realizācija. Mums sāka 3 darbinieki, visi tie 3 strādā vēl šodien. 15 eiro, lūdzu. Ja tev patīk, tur ļoti liela varbūtība, ka tev izdosies. Tāpēc nav veiksmes formulas, ir vienkārši jāpamēģina. Man vispār tas neinteresē. Bet vienā brīdī interesē. Taisnība, kad idejas lido gaisā. Īstenībā viņas peld ūdenī. Ideja jau ir tavā galvā, vai ne? Bet ir jau tādi uzņēmēji, kas saka, es biju izdomājis tādu ideju un cik to realizēja. Man tas pašam ir gadījies diezgan vairākas reizes manā mūžā. Tas nozīmē, ka viņas lido gaisā. Es idejas nekad neturu pie sevis, es vienmēr ar viņām dalos. Un ja beigās izrādās, ka kāds ir realizējis to ideju, kura bija ienākus galvā man, tad es parasti sev skaidroju, ka nepareizajā galvā viņa bija ienākus. Izlaidi ideju savējo cauri 100 cilvēkiem, un ja viņi vēl joprojām tev liekas labi ideja, tad realizē. Kā iet biznesmeņiem Jēkabpilī? Ļoti labi. Plūdi pārgājuši veiksmīgi. Naudas plūdi. Sedumi ir viens no lielākajiem dārzniecības uzņēmumiem Jēkabpils apkaimē ar 2,5 miljonu eiro lielu apgrozījumu. Sezonas laikā šeit strādā aptuveni 70 darbinieku. Tas viss sākās pirms vairāk nekā 20 gadiem, kad Sārmis strādāja mazā saimniecības preču veikaliņā. Un šajā veikaliņā pavisam nejauši ienāca viņa nākamais biznesa partners Egils, lai konsultētos par to, kā tikt galā ar pagalmā apmetušos bišu spietu. Tā runājoties par bitēm, abi saprata, ka abi grib uzsākt kaut ko savu. Viņiem pievienojās Egils sieva Aija un soli pa solim dzima stādu audzēšanas, selekcionēšanas un tirgošanas uzņēmums. Ko nozīmē sēdumi vispār? Sēdumi tas ir laimiņš. Čīksteni var saukt kā grib. Ir laimiņš, tas ir sēdums, tas sukulents. Jā. Tautā viņu var saukt par čīksteni. Laimiņš tāds kā maza zvaigznīte dzeltena. Jā, laimiņš. Taču pirms sedumiem Sārmis 5 gadus bija darba ņēmējs. Man bija tā priekšrocība, ka man tajā uzņēmumā ļāva darīt absolūti visu. Es varēju krāmēt, plauktas, braukt pakaļ, precēt, domāt, bet vienīgā lieta, to, ko es nedarīju, tā bija kaut kāda, naudas skaitīšana vai grāmatība. Tas varbūt tās, to es nedarīju, bet man liekas, ka es visu to daru cita labā. Tu sāc skatīties pilsētā, jā, daudz ēkas, tā ir brīva, varētu būt mans uzņēmums. Pamazām sāk jau tā kā modelēt savā galvā. Tad es vienu brīdi iepriekš biju arī Austrijā strādājis. Un tas redzēja, tur tāda māja, tur tāds puķu kastes stāvēt, un tur varētu būt maziņš dārza veikaliņš, sēkla veikaliņš. Un tu dzīvo ar to ideju, bet tā ideja paliek arvien aktīvāka. Jā, un tad liekas, ka jā, vienā brīdī tu pat naktīs vairs neguli, un tu domā ar to. Bet slēk ir jau tieši šķēršļi, kā tu viens to izdarīsi. Man ļoti palīdzēja tas, ka es vienbrīd apzinājos to, ka neviens jau nezina. Neviens jau nemāk, jo uzņēmējs jau no profesija. Uzņēmējs ir kaut kas, ko tu dari. Bet man liekas, pats svarīgākais, tev tā ideja ir jāpatīk, un arī tu sapņo ar to ideju, kura tev ir patīkama. Tu nevari sapņot par to, ka tev būs daudz naudas un to, ko darīs, tev nepatiks. Protams. Tā nozara ļoti sasējās, un īstenībā mums jau sanāca tā, ka mēs visiem mums tāds foršs trīstūrs izveidojies. Aija, ir Egils un Sārmis. Un ir tā, ka ir arī tas atbildības sadalījušies. Man, teiksim, ir tā zaļā zona, Egilam ir tirzniecība, un Aijai ir tā, kas ir faktiski pārvalda visu to finanšu. Un mēs tā nevaram brīvi lidot un sapņot, vai ne? Un ir viens, kas mums nosēdina pie zemes ar idejām. Viens, kas rēķina. Tā ir tā jomu sadalījums, un liekas, ka es būtu viens. Tad nekad nekas tāds nebūtu. Pēc tam pirmā diena, kas būs, cik tur tie cilvēki ienāks iekšā. Tur, man liekas, mums bija kādi 50 lati tajā laikā, varbūt pat mazāk.
bet mēs kaut kā te jaunie iepatīkāmies pilsētas iedzīvotiem. Beigās mums bija tā, ka mums veikalā rinda pa durvīm stāvēja ārā, jo mums bija dārzkopības lietas, sēklas, zāles, pļāvēja, un Egils vairāk attīstīja santehnika, būvniecība, meža dārza tehnika, un tad mēs tā atdalījāmies. Sākotnēji eksperimentējuši audzējot visu kaut ko tomātus, gurķus, rozes, bet tagad lielo eksperimentu laiks ir beidzies, un ir svarīgi saglabāt uzņēmumu stabilitāti. Pašiem jau veidojas kaut kā, tas nezinu, svarīgi tagad pelnīt naudu. Man liekas, nevar pelnīt naudu visu mūžu. Ja tā ir kāds posms, kamēr tu attīsties. Mūsu gadījumā noteikti tas ir 20 gadi, kad mēs esam izauguši ar visiem projektiem. Tagad ir jāpierāda, tagad ir tiešām jāatliek sausam atlikumam pāri. Bet vai starp stabilitāti un pamatīgumu ir vieta arī jauniem produktiem, un vai idejas uzņēmumā tiek testētas? Vienīgā testēšana, man liekas, ir tāda, uz papīra. Tas ir, iepriekš varbūt tā nebija, bet tagad tiešām liek jau uz papīra un apskatās, cik tas ir izdevīgi un cik tur beigās paliek no tās idejas. Kas paliek, cik varam nopelnīt vai nenopelnīt. Un viena ideja, ja tāda mazākas idejas, teiksim, tā kā akalā ar dārzkopību saistīts, tad, protams, tu mēģini kādu jaunu produktu radīt, teiksim, kompozīciju vai jaunus augus, vai, teiksim, mēs tagad attīstam ziemciešu audzēšana, vai cena ir interesanta, vai tas pats produkts ir interesants, puķi šajā gadījumā. Šī uzņēmēja darbība, kas ir audzēšana, viņa jau nav tas pienesums, cik liels viņš ļoti lēni naudas aprite notiek, un lēni. Prieks ir. Un tas pēc tam rada to prieku, jo, man liekas, pēc būtības cilvēks ir slings, un tās ir tās lietas, kas tev liek celties, iet, domāt, meklēt klientus, runāt, zvanīt, jo pēc būtības, kā man to lieku darīt, es varētu atpūsties, bet tas pēc tam ir gandarījums sajūta. Es tieši gribēju teikt, prieks jau īstenībā uzņēmējdarbībā ir gandarījums, vai ne? Bet gandarījums jau tev var būt tikai par padarīt darbu. Tev nevar būt gandarījums par nekā nedarīšanu. Gandarījums jau nav katru dienu, tas gandarījums ir kaut kādās posmos veidos, ir veiksmīgs posms. Man ir, varētu teikt, ka saistīts ar dārniecību, tā kā 4 gandarījumi varētu būt. Ir vasara, rudens, ziema un pavasars. Un gandarījums šeit ir tā, ka tajā posmā viss ir pārdots un siltumnīca tukšs. Tas ir vislielākais gandarījums. Un brīžiem ir skumīgi tas, ka ir jau dažādas ieteiksmes gan laika apstākļu ziņā, gan citādu, kad tev ir atlikuma veidos, un tas ir ļoti sāpīgi. Mēs ieguvām 21. gadā, jo tas bija, kad visi bija mājās, visi darbojās, visi rušinājās un priecājās mājsaimniecības un neceļoja. Bet mēs nebija niec, kas mums to pateica priekšā. Mēs jau savu darbību plānojam jau gadu iepriekš. Un tad mēs pēc tiem rādītājiem droši vēl likām klāt apjoms, bet tā bija mazlietiņa, man liekas, tāda, to mēs neparedzējām. Mājsaimniecību rīcībā esošais līdzekļu apjoms Covid laikā pieauga līdz vēl pirms tam nekad nebijušiem apjomiem. Viena no pieļautajām kļūdām bija tas, ka uzņēmums neprognozēja, pandēmija beigsies, un beigsies arī cilvēku pastiprinātā interese par stādiem. Jānis uzskata, ka svarīgākais ir pamanīt, ka kļūda vispār ir notikusi. Viena kļūda ir ļoti vērtīga, bet atkārtoties viņai nevajadzētu. Mēs bijām pa lielu, pa daudz investējuši, un tas radīja grūtības. Reāli, un tagad... To tikai pēc tam saprot. Nē, to pēc tam saprot. Nevar tajā brīdī, bet to nesaprot. Mums arī tirgus spieda vienkārši, ka mēs paņēmām lielos kliedus, tā kā Rimi, Maksima, un tam līdz viņiem ir tev jānodrošina apjoms. Jā. Un ja tu nevar nodrošināt, tad neesi interesants nekā. Un vēl izrādās ir tāda burvestība kā budžetēšana. Ar to varot tālu tikt. Ir ārkārtīgi sarežģīti parasti jaunajiem uzņēmējiem izskaidrot, kāpēc vajag budžetēt. Un tad es vienmēr saku to, ka kādu tad tu redzi. Iedomājies, tu paskaties uz atpakaļ uz savējo peļņas zaudējumu aprēķinu un uztaisi tādu 1 gadu uz priekšu. Un skaties, kā to ir līdz plānam. Un tas budžets ir ārkārtīgi svarīgs, jo tāpēc, ka viņš pirmkārt iemāca tev kā uzņēmumam prognozēt, un otrkārt viņš iemāca disciplinēties. Jo tāpēc, ka, ja tev nav budžeta, tas neinteresē. Bet vienā brīdī interesēs droši vien. Vienā brīdī tas varētu sākt interesēt. Startā neinteresēja. Un man arī grāmatvede un otra kolēģi, viņa ļoti pie tā piesteika budžetam pa mēnešiem. Pilnīgi pa nedēļām sadalīts. Un tici vai netici, un viņš arī izpildās. Ir dažreiz nobīdas kaut kāds, tur nobīdās nedēļa vai mēneša sākums vai beigas, bet faktiski katrs mēnesis to, ko tas izdomājis pirms gada, viņš arī tā piepildās. Tā ir tagad tā kā, nezinu, tā kā burvestība. Ir tā. Ko tu iesaki tiem, kas teikt šaubās un mokās un naktīs nevar gulēt un domā, man vajag vai man nevajag to uzņēmumu? Man liekas, pareizā intuīcija. Jābūt ideja ir viena un tam, man liekas, jāsajūt, ka tas būs veiksmīgi. Man liekas, normāli to var sajust. Idejai jau nav nozīmes, svarīga realizācija, jo
varbūt kaut kas tāds, uz ko tu skaties, un tev liekas, šito būs sarežģīti realizēt. Bet realizē. Savukārt citas reizes es esmu pieredzējis, ka atnāk uzņēmējs ar ideju, kad liekas, šito es pats gribētu darīt. Un nekā. Nu, ja tev patīk, tur ļoti liela varbūtība, ka tev izdosies. Agrāk vai vēlāk, tad tu veltīsi gan domas un meklēsi visādas iespējas, lai ar to sadzīvo. Bet ja tā lieta tev netīk, tad tā, varbūt ļoti izdevīga. Tad sanāk, ka ir nevis pareizās idejas, bet ir pareizās attieksmes. Tagad šajā laikā, man liekas, ir bišķiņ grūtāk. Tad, kad mēs sākām, tad tas bija mazliet, tad varēja tiešām ar kaut kādu lielu ideju vai ar mazāku līdzekļiem, bet tagad... Liekas, ka tagad ir sarežģītāk? Man liekas, tagad ir daudz vieglāk. Nē, lielākoties ir tādi tā kā mājražotie, tie attīstās. Tiem arī savu veidu uzņēmēju forma ir, bet... Ir kaut kāds izmēra diapazons, kurš šobrīd ir ar mazāk iespējamību būt pelnošs. Jo tāpēc, ka mums ir vairāk lielo, bet mums ir arī vairāk pavisam mazo. Tā ka tam, kas ir pa vidu, ir šobrīd grūtāk, protams. Bet jums ir pirmajam pavasars atnāk, vai ne? Šitie siltumnīcas. Savādi, siltumnīcas tirgotājiem atnāk pirmais pavasars, jo viņi jau grib decembra beigās pavasari. Man pat iespējams izdevās. Var stingrāk, ja? Ļoti labi. Šī, man liekas, ir pirmā lieta, ko es esmu pārstādījis savā mūžā. Galvenais ir jāņem vērā tas, ka tu vari pilnīgi visu salaist grīstē ar vienu un maziņu nepareizu kustību. Bet neuztraucies. Patirgojamies. Cik tu gribi pa viņu? Es nezinu, man vienmēr to tirdzniecību tādas jocīgas attiecības. Kas ir latvietim, ka viņam ir grūti pārdot? Jā, es nezinu. Kad ir tā kā bišķi kauns, ne kauns, tā kā nevar saprast. Gribas tirgoties pašam? Jā. Kaut kāds nezinu, kā liekas, un kā es nevaru kaut normālu darbu atrast, ka man jāiet tagad tur jāpārdod kaut kas. Mēs arī to sakam, mēs jau sākām paši tirgoties, mēs paši visu darījām. Tagad tāda slinkāk, esam palikuši vairāk, darām visu tā, lai pašiem nebūtu jādara. Mēs esam labi pircēji, bet mēs neesam labi pārdevēji. Tu varētu nākt un teikt, paskaties, 15 eiro, lūdzu. Tas, ka neesi labs pārdevējs, reizēm nebūtu nav šķērslis, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju. Bet vai visi var būt uzņēmēji? Noteikti, ka to nevar darīt. Visi pirmām kārtām, lielākoties, cilvēkiem ir radīti tā, lai arī viņus vadītu kāds. Visi var būt uzņēmēji. Vienkārši ne visi var būt pelnoši uzņēmēji, bet visi var būt uzņēmēji. Un kā man reizēm šķiet, ar tādām mazākām lietiņām, ar kaut kādu mājražošanu vai ar kaut kādu cakiņu, vai ne, tev tomēr vajag pamēģināt. Jo tas ir tā kā līdzīgi kā bērniem ar sportu. Ne visi var būt sportisti, pasargdieni. Varbūt katrs miljonais cilvēks var būt sportists. Bet jāpamēģina, tā kā visiem. Kā mēs to varam citādāk zināt? Vajag pamēģināt. Mums bija tā, ka mēs izdarām lietu, teiksim, radījām mazu uzņēmumu, protams. Mēs jūtam, jā, mēs to varam. Tieši tā. Tad rodas nākošā ideja. Tev veidos jauni kontakti, jaunas iepazīšanās, jauni klienti, un tu runā, un tad jā, to vajag. Un tā visu laiku, ik kādiem 3 gadiem, tu kaut ko, tā veidojas kaut kāda iespēja, pieredze, klienti galā, liekam tālāk. Un tu kļūst par pieredzējušu. Un tāpēc ir cilvēki, kuriem brīvība ir svarīgāka par drošību, bet tad ir atkal tādi, kuriem drošība ir svarīgāka par brīvību. Un, nedrošāku nodarbošanos par uzņēmēju darbību ir sarežģīti iedomāties. Reizēm liekas, ka mums tomēr vajadzētu, vispār kā valstī, vai ne, mums vajadzētu nedaudz mēģināt upurēt to drošību par labu tai potenciālajai brīvībai. Un tad jau man liekas, ka viss būtu kārtībā. Tātad, ja uzņēmējam viss sapnīk, viņš vienalga visbiežāk ir vēl bagāts cilvēks. Ja darbiniekam viss sapnīk, viņš nedaudz atrodas tajās spīlēs, ko sauc par darba tirgu, vai ne? Savukārt uzņēmējiem, atkal jau, ja viņš ir kādu laiku bijis veiksmīgs uzņēmējs, viņam nāk līdz tā lielais vezums, ko mēs bieži vien nemaz neapzināmies, bet tas ir kapitāls. Tev ir kapitāla kopvērtība, kas tev ir neto peļņa, vai ne? Ko mēs arī varam reizināt ar koeficientu un pārvērst par to īstenībā, cik tev kabatas ir lielas, ja tā padomā. Paņemot kaut vai šīs divas lietas, uzņēmējs, kā tu saka, var atļauties sajukt prātā. Tu vari uz brīdi arī iziet ārā no sistēmas. Tu vari uz gadu pateikt, ok, man tagad pietiek, es gribu vienkārši pasēdēt. Es teiktu, visideālākais variants ir, ka uzņēmējs nevis likvidē kapitālu, bet gan palēnām pamazām jau gatavo situāciju, kurā viņam nemaz nav jālikvidē tas kapitāls. Tu var atstāt šo visu tālāk pārvaldībā, vai ne? Un tad jau Tad tu kļūsti no uzņēmuma vadītāja par uzņēmuma kapitāla turētāju. Un tad tev ir tikai viens pienākums. Es, protams, pārspīlēju, tas nav tik vienkārši, bet tad tev ir tikai viens pienākums. Akcionāru sapulcē uzstāt uz savējo
vēlamo peļņas procentu. Kā direktors to izdara? Kā valde to panāk? Es atvainojos, man tam būtu jāinteresē. Tomēr Sērmis domā, ka vēl svarīgāk par ideju, budžetēšanu vai kapitāla kopvērtību ir komanda. Man jau liekas, ka viens īsti nav darītais. Un tas, ka man vajag tomēr to mehānismu raidīt no vairākiem cilvēkiem, vienam otram uzticēties. Un tam, man liekas, ir veiksmes tāds. Ko es sev pajautāšu? Ko darīt rītā? Aiziet pie kolēģa. Aiziet pie viena, pie Jāņa vai pie Martas. Kā to rīkotos? Jānim varbūt šis jautājums nepatiks, es runāju tikai ar Martu. Un tad Marta runā pēc tam ar Jāni, jo varbūt Marta to jautājumu pateiks veiksmīgi. Un tad tā kā vismaz 3 tas ir optimālis. Ja būtu 2, tad arī liekas tāda sajūta, ka to deķīti rauj viens uz otru pusi, bet ja 3, tad tāda ļoti liels balans izveidojas. Kāds lielākais iegūms tev pašam kā uzņēmējam? Kā tev liekas? Vairāk lietas. Man liekas, viena lieta ir tā, ka laiks ir tavs laiks. Mans personīgais laiks, un es tomēr varu mēģināt atrast šajā visā skrējienā sev, kurā cikos būt darbā vai ir kāda cita vajadzība. Tā ir tā brīvība sajūta. Man liekas, strādājot algotā darbā, tur var būt lielāks miers, mazāk stresa, bet tā sajūta, ka tev iedod, ka šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tavs laiks, tas ir, man liekas, vislabākais. Tur brīžiem varbūt naudai nav tik liela nozīme, bet laiks, man liekas, ir daudz vērtīgāks. Jā. Ko tu velti? Naudas var būt daudz, bet laiks ir viens. No Jēkabpils tālāk dodamies uz Prēļiem, kur mājo uzņēmums, kura galvenie klienti ir nevis cilvēki, bet suņi. Prēļi jau izsens ir slaveni ar savu sieru, tāpēc nav nekāds brīnums, ka tieši šeit ir radies eksporta spējīgs produkts – graužamsieras suņiem. Tas ir roku darbs ar augstu proteīnu līmeni un kalciju, kura ēdot suns attīra zobus un ilglaicīgi tiek nodarbināts. Vismaz vairums suņu. Mēs ražojam lūk šādu fantastisku produktu, kas ir ražots 100% no piena, tikai viena izēviela. Un latviskoti tas ir suņu graužamsieras, jeb dokču, kā mēs sakam ārpus Latvijas, jo pārsvarā, kā redzat, kartē mums ir eksports. Mums kaut kādi vidēji 3% šogad varētu būt palicis Latvijā, pārējais viss mums aiziet ārpus. Jau uzņēmumam ir 6 gadi. Tajā strādā 20 darbinieki, kuri saražo 12 tonnas graužamsiera mēnesī. 5 gadu laikā mūsu uzņēmumā nav bijusi darbinieku rotācija vispār. Mums sāka 3 darbinieki, visi tie 3 strādā vēl šodien. Plus ir nākuši klāt, jo mēs ļoti strādājam ar kolektīvu. Es tādu varētu iest? Var mēģināt droši, viņš ir pilnīgi tīrs produkts. Pagaršot. Tikai viņš varētu būt mazliet nedroši zobiem, bet tas ir uz paša risku. Jūs cilvēki negribat kaut ko tādu ražot arī? Jā, sagriezt šķēlītes. Jā, cilvēki. Attīra zobus, Jā, kalcija avots. Sākotnēji bija grūti noteikt šī produkta cenu. Šobrīd viens šāds kauliņš suņu saimniekam izmaksā apmēram 5 līdz 8 eiro. Cik mēs braucam pa izstādēm, cik mēs strādājam ar ārzemju klientiem, mēs redzam, kā cenai nav robežu. Tā ir industrija, tāpat kā ar bērnu industrija, tāpat ir dzīvnieku industrija. Tas, kas notiek izstādēs, tas ir wow, tas ir kā bērni. Mīluļu dzīvnieku industrija īstenībā ir naudīgāka vēl pat par bērnu industriju. Nezinu. Jo, man reizēm šķiet, ka daudz cilvēki ar mājdzīvniekiem kompensē kaut ko. Ja brīdī, kad tu mēģini kompensēt ar mājdzīvnieku, var būt, piemēram, reālu bērnu, tad man šķiet, ka tad tu netaupi neko. Ideju Līgas biznesa partnere Aija pirms 10 gadiem burtiski noklausījās Nepālā. Vīrietis kafejnīcā pie blakus galdiņa runāja, žēl, ka šādu Nepālā iecīnītu produktu nedrīkst eksportēt uz Eiropu. Aijai licies, kāpēc eksportēt, ja varam tādu saražot paši. Tā viņi kļuvuši par pirmajiem graužamsieru ražotājiem Eiropā. Pirmie 3 gadi būtībā 3, var teikt, godīgi bija eksperimenti, kad uzņēmums knapi izdzīvoja. Brīžiem likās, ka jāmet tā kā mierā un nebūs nekas. Un tad vienā brīdī, kad tā recepte izdevās, tad viss sāk iet uz augšu, parādījās klienti un visas lietas aizgāja. Kā tie jūs klienti atrod, jūs viņi tā kā... Būtībā tas ir vēl viens mūsu liels pluss. Mēs 5, jau gan 6 gadi atpakaļ Eiropā bijām pirmie, kas ieviesa šo produktu. Mēs viņu tā kā šeit atvedām un mēs neesam ieguldījuši nevienu centu mārketingā. Klienti atrod mūs.
Pirmie mūsu klienti, kas bija tos 5 gadus atpakaļ, bija poļi un vācieši, ja nemaldos. Pēc tam ātri sekoja Lielbritānija, un viņi vēl tagad ir mūsu klienti. Viņi pacieta to, ka mums lūza, viņi pacieta to, ka mums spēlēja, ka nesanāca, bet viņi palika, jo neviens cits nevarēja neko tādu iedot. Pašu Līgu šajā uzņēmumā ievilka viņas vīrs kādu vakaru uz mājām atnesot biezpiena maisiņu. Līdz tam Līga pati bija mācījusies un strādājusi daudz dažādās vietās, kur bija sapratusi, ka viņa ir par enerģisku 8 stundu darba dienai. Viss, ko es mēģināju līdz šim, īsti nebija, īsti nesanāca. Un tad vienkārši liktenis šo piespēlēja pats. Es nemeklēju neko. Es būtībā gatavojos savām kāzām, un tad, kad vīrs atnāca ar pirmo biezpiena maisiņu mājās un uzvārīja katliņā un lika uz radiatoriem žāvēties, es kā tagad atceros, es viņu skatījos un domāju, tiešām precēties. Man liekas, neesmu tāds cilvēks, man liekas, tu esi līdzīgi kaut kādā ziņā. Man arī ir tā, ka man ir tik daudz idejas, man gribās kaut ko tā kā vēl. Tā realizācija prasa tik daudz resursu, ka dažreiz tev tā kā jāatmet tas. Kā tu tiec ar to galā? Vienkārši visu nevar paspēt. Vienkārši nevar paspēt. Es mēģinu pierakstīt, bet es aizmirstu, ko pierakstīju. Ir tas process, vai ne? Tu visu laiku tā kā vēl... Bet tas ir viens labs veids, ja tu jūti, ka tev galvā fokus sāk šaudīties starp kaut ko un kaut ko citu un vēl kaut ko, tad viens no vislabākajiem risinājumiem ir pierakstīt un atstāt to papīram. Un tad tu vari pēc tam atgriezties atpakaļ, ja tu vēlies. Es gan no personīgās pieredzes varu teikt, visbiežāk tu pat nemaz neatgriezies. Tu esi to dabūjis no sevis ārā, tu to noliec. Galvenais pierakstīt. Tas ir tāpat kā iepērkoties internetā, galvenais ielikt grozā. Tieši tā. Nav jāspiež tā poga. Nopirkt, tu jau esi izdarījis daļu darba. Interesanti, ka Himalayan International nav sava zīmola. Viņi šo produktu ražo vairumu tirdzniecībai, tirgošanai zem citiem zīmoliem. Tāpēc pat Prēļos daudzi nezina, ka šeit top tāds brīnums. Un eksportē viņi šo brīnumu līdz pat Austrālijai. Kā jūs transportējat uz Austrāliju? Mēs sūtam uz Austrāliju ar kuģi. Sūtījums iet līdz Austrālijai aptuveni 3 mēnešus. Būtībā sūtīšanu izlēma pats klients, jo klients par to maksā, viņš var izvēlēties. Protams, viņš izvēlās Austrāliju pietiekami tālu, lai lētāko veidu. Un tad bija tā, ka pirmais sūtījums jau gadus 4 atpakaļ, kad mēs viņam sūtījām 3 mēnešu mitrumā un produktā ir diezgan liels mitrums, viņš sapelēja. Bet viņš vienalga bija tik priecīgs, saņēmis un ar visu ģimeni tīrienos spēlējumu. Un patiesībā mēs viņam teicām, tas ir 100% pierādījums tam, ka tas ir dabisks produkts. Tagad mēs jau zinām, kā novērst spēlējumu, un tagad viņš saņem priecīgs, skaistus kauliņus, un Austrālijas suņi laimīgi bauda Latvijas saražoto produkciju. Man liekas, šādi foršs tas produkts, jo man liekas, viņš ir sarunājās ar mūsdienu pasauli, ka tev nav jākāj vairs lops un jādod ar kals, bet tu vari kaut ko tik tādu veģetārisku patiesībā piedāvāt savu sunim kā graužamo. Un cilvēki šobrīd to ļoti novērtē, tāpēc, ka cilvēki tāpat kā savā uzturā ļoti skatās, ko viņi dod saviem dzīvniekiem. Kā viņš sastāv kāliņš? Kas tur ir iekšā? Tas ir piens? Jā, piens. Pēc tam viņš kļūst par biezpienu. Pēc tam mēs viņu apstrādājam termiski, mēs viņu presējam. Šeit var redzēt preses, kurās viņš šobrīd stāv. Viņš mums ir salikts. Viss ir pilns ar rīt skaistiem siera gabaliem būs. Tad viņš tiek griezts, tad viņš tiek žāvēts ļoti ilgu laiku, ļoti atkarīgs no izmēra, sākot no mazākais, laikam, 4 nedēļas, beidzot līdz, tagad mēs nesen radījām XXL izmēru, kas žūst 12 nedēļas. Klientim ļoti svarīgs ir arī iepakojums, vai pareizāk sakot tā esamība vai neesamība. Tā kā mēs tirgojam vairumtirdzniecībā, mums nav iepakojuma. Mēs saliekam skaisti kartona kastēs un sūtam klientam, un tad klients liek savu zīmolu virsū. Un tagad sākām braukāt pa izstādēm Eiropā pagājuši gadu, un cilvēki negrib. Viņi skatās, jūs tik daudz naudas iepakojumā, tas šausmīgi skaisti. Bet mēs varam paņemt bez. Mēs varam paņemt bez. Līdz ar ko arābi, tas tirgus, viņi ir sajūsmā par iepakojumu. Viņi, ak, Dievs, cik skaists, un viņi ir gatavi ņemt. Mums ir līgums ar Saūdarābiju par lieliem apjomiem. Un viņi ir priecīgi, bet Eiropā atkal ir cits tirgus. Tāpēc mēs uztaisījām mazas lapiņas ar diedziņu, apsēdām klāt. Vau! Es aizdomājos, ideja jau ir tirgus jutīga, vai ne? Ir kas vienā tirgu strādā, otrā atkal nestrādā. Kā tu teiktu potenciāliem uzņēmējiem, kas vēlas sākt ražošanas biznesu, izņemot naudu? Ko vēl vajag, lai realizētu savēju ideju? Es uzskatu, ka tas nav viena īpašība. Tā nav viena lieta, tā nav viena cilvēka darbs.
tas ir kaut kāds kopums, daudzu apstākļu, kas vienkārši vai nu sanāk, vai nu nesanāk. Ir lieta, kur tu redzi pēc cipariem, nu tur nevar noiet greizi, nu vienkārši nevar noiet greizi un noiet greizi. Un tāpēc nav veiksmes formulas, ir vienkārši jāpamēģina, bet tāpat laikā ir jājūt, kurā brīdī, nu nē, ir jābūt robežām, jo zinu cilvēkus, kuri tik ļoti aizdegās par savu ideju, kā... Ar to ideju. Jā, un nejūt to brīdi, kad, jāpieņem, ka var arī nesanākt. Un īstenībā, ja mēs tā statistiski apskatāmies uz katru veiksmīgo ideju, ir kāds 9 neveiksmīgas. Mums valstī vajadzētu vairāk neizdevušos uzņēmēju. Jo tas nozīmē, ka būs vairāk izdevušos. Jo tā ir veiksme, tā ir statistika. Tā ir statistika. Mēs nesēžam uz lauriem, mēs laiku mēģinām kaut ko attīstīt, mēs izdomājam jaunas iekārtas, jo būtībā ir tikai viena iekārta no visām šīm, kas šeit iekšā ir, kura ir nopērkama veikalā. Jo visas pārējās tas ir kāda cilvēka intelekts, kurš ir izdomājis kaut ko tādu, jo neviens neko tādu neražo, tās ir specifiskas iekārtas. Līga atzīst, ka šobrīd vairāk sanāk skriet pakaļ uzņēmuma attīstībai, nevis otrādi. Pēdējā izstādē arī tā runājam, ka forši, ja tagad pie mums pienāktu kāds lielais uzņēmums, mēs ņemam, mums nav produktu. Mēs reāli šobrīd saražojam un visu pārdodam. Mums ir pat rindiņa uz produktu. Bet mēs neesam tik ļoti gatavas riskēt, lai ieguldītu milzīgus līdzekļus paplašinoties bez klienta. Un īstenībā es tikko arī tā sapratu, ka šis bizness ir idejas smags bizness. Tādā ziņā, ka pati produkta ideja ir bijusi nosakošā šī biznesa attīstībā. Kamēr mēs bijām pirms tam dārzniecībā, tur es teiktu, ka ideja bija sekundāra. Jo tur varēja būt jebkāds variācija daudzums, kurš tur arī tika eksperimentēts. Un gala rezultātā tā nebija ideja smaga lieta. Jo tāpēc, ka tur varēja būt jebkas cits. Un es domāju, viņi būtu to realizējuši pilnīgi absolūti noteikti tāpat.